Nu ko, sveicināti mani dārgie draugi. Beidzot esmu pārdevis savu auto, un jūs neticēsiet, kur. Kaut kādu laiku atpakaļ, 2 nedēļas vai 3 nedēļas atpakaļ, es biju iepustējis savu autotraderī. Un pagāja 2 nedēļas, jo tur bija jāmaksā par sludinājumu, pagāja 2 nedēļas un nebija neviena zvana. Nu kā reiz, protams, padalījos ar visiem saviem paziņām, ka pārdodu savu auto un varbūt kādam interesē, bet no paša sākuma es gribēju autiņu pārdot par 6 štukām, mārciņu. Un pēkšņi man iegāja prātā, vai vispār eBayā tirgo mašīnas, ja? Un es iegāju, parakņājos, pastījos, tur eBays arī piedāvā tādu opciju pārdot savu auto, bet kā tas vispār notiek, nezinu. Bet es, domāju, noriskēšu. Vakar ieliku sludinājumu, iepostēju. Kopumā pa visu to sludinājumu un pa pirkšanu pārdošanu man viss tas izmaksāja 45 mārciņas, nezinu, pie 60 eiro. Iepastējis savu sludinājumu vakar eBayā, un kā jūs domājat, uzreiz 4 cilvēki, kur sāka sekot manam sludinājumam, un pēkšņi man viens uzraksts saka pa 4700. Es iepastēju pa 5 štukām 399 mārciņām. Un es uzreiz piekrītu, padomāju, nav ko tur čakarēties, zinu, kā mazums, varbūt tas ir vienīgais cilvēks, kurš var iegādāties. Pa 4700, es nezinu, 5,5 štukas eiro. Domāju, 5,5 štukas eiro laikam. Un visi cilvēki šodien atbrauca, apstījās, teica, ka auto ir ļoti labā stāvoklī. Vienīgais, kas viņam nepatika, es viņam piekrītu, tur ir tāda riktīgi dziļa rūsa bija uz bagažnieka. Un tas viņam tā neīpaši patīk, bet es viņam pats labprātīgi piedāvāju 200 mārciņas atlaidi, jo viņš tur it kā taisījās vispār bagažnieku mainīt, jo tās rūsas ir gandrīz nelabojums, sevišķi tāda veida dziļas, riktīgas. Viņš piekrita, paspiedām roku, 4,5 štukas, atkal es nezinu, tur 5,5 štukas eiro, un viss, pusi viņš samaksāja man skaidrā naudā, un pusi pārveda bankā. Tā kā, diemžēl, BMW ir pārdots, bet, nebija tik lēti, cik es biju domājis, jo es biju rakstījis un pildījis tos visas tās formas tiem auto pārpircējiem, kuri man piedāvāja maksimums 2,700. Bet es beigās pārdevu pa 4,5 štukām. Tas ir liela atlaide. Es viņam iedevu, sanāk, 900 mārciņas atlaidi. Interesanti ir tas, kad man daži cilvēki ir vispār teikuši, ka tu pat neceri, ka nepārdos vairāk par 2 štukām savu auto un tā tālāk. Un man liekas, ja es vēl nedaudz pacenstos, tad es varbūt varētu izspiest 5 štukas, bet es reāli tā vienkārši paņēmu, uzreiz piekritu pirmajam piedāvājumam, varēja arī bišķi vairāk pacelt un pats vēl nometu viņam cenu. Bet tā kopumā, ja ļoti laikam gribētu, es varētu arī pa 5 pārdot. Man teica, ka es pa 2 nepārdošu. Vispār man vienu piedāvāja, teica 1800. Vienkārši tas ir tāds razvots. Tāpēc es domāju, ka visiem nevajag uzticēties, vajag tomēr savai čuikai uzticēties, paklausīties dažādas viedokļus, izpētīt tirgu, kādas ir cenas, un tad jau balstīties no tā. Bet, tagad vispār nepierast ar kājām, visu jāsteigā, uz veikaliem un tā tālāk. Un, ka man būs darba, būs jābrauc ar vilcienu, kas man ir galīgi nepierast, es visu dzīvi braukāju ar mašīnu. Bet visdrīzāk es laikam īrēšu mašīnu uz nomu ņemšu, jo man nedara man pa Londonu tik daudz jābraukā tur, šur. Un, pieņemsim, parasti filmēšana beidzās 12. naktī, un tad es varbūt nepaspēšu uz vilcienu, un, baigais čakars, nepatīk man. Un vēl ar tehniku tā braukāt. Bet, tāda mums schēma sanāca ar to auto. Mums, kā redziet, viss vairs nav vasara, kā sakās, kā jau visā pasaulē. Un vēl ko es gribēju piebilst, kas ir ļoti tipiski Anglijā, kad lapas sāk krist, neviens viņas netīra. Pirmsim, cik es atceros, Latvijā vienmēr sētnieks visu tās lapas savāc, un viss. Anglijā, vismaz Lutonā, mums neviens netīra šīs tās lapas. Un, pirmsim, tagad labi ir sauss, bet, kad salīst lietus, kas ir diezgan bieži Anglijā, tad tās lapas visas ir sapuvušas, un tu staigā vienkārši pa tādām slidenām, nepatīkamām lapām. Līdz mēs iesim vēl garām, es jums parādīšu.
Nu, un tagad mēs iesim, lūk, te. Te arī ir viss sabiris. Un tāds celiņš, būtu jauks foršs celiņš tādi, ja. Bet ar tādiem apaviem vēl, zin kā, staigāt par tādām lapām, nu tas ir vienkārši čaviņ. Nebūtu jau nekāda problēma, ja pirms Anglijā būtu carsharing servis tik labi attīstīts tā kā Latvijā. Šeit ir carsharing servis, tad pareizāk Londonā, saucās Zipcar, bet cik es zinu, nekad neesmu izmantojis viņus, bet cik es zinu, viņus ir jāņem no kaut kādām konkrētajām vietām un jāparko arī konkrētajās vietās. Nav tā kā Latvijā uz katru stūri tev gan boltiņš, gan CTB būs, ja? Ielec un brauc un pēc tam atstāj. Ielec un pēc tam atstāj jebkurā atļautā parkinga vietā. Tā jau vispār man nekad nebūtu vajadzīga mašīna nopietni. Es izmantoju tikai carsharing servisi, jo, piemēram, apdrošināšana ir diezgan dārga Anglijā, ceļu nodokļi, nu, vispār kopumā uzturēt mašīnu, manuprāt. Un jo lielāka mašīna, jo dārgāk viss tas prieks. Tā, gribēju jums parādīt nelielu update, pastāstīt par update dārziņā, kas mums vispār notiek. Es visu laiku biju medījis veikalā akmentiņš šos, ja, lai pabeigtu šo stūri, bet kopš tās reizes, ka es izpirku veikalā visas akmentiņas, veikalā vairs nebija jauna pieveduma. Tāpēc, diemžēl, viss paliek tā kā ir, vai vēl viens ir variants vienkārši saīsināt šo gabalu un lieko piebērt te. Nu, tas ir tā. Nu, sēta ir uz vietas. Vienīgais, ja jūs man jautāsiet, ko es būtu izdarījis savādāk, tad, lūk, tā kā redziet, dažās vietās sēta ir pa zemu. Un tagad var redzēt, ka no lietus sapilējas un no zemes netīrumi un smiltis uzkrita uz koka. Un līdz ar to, ar laiku tā sēta sāks pūt. Un, piemēram, nu es jau tagad ar to negribu nodarboties, bet ko es tagad izdarītu, lai izlabotu šo situāciju? Es būtu piebēris te līniju ar akmentiņiem, lūk šāda. Nu, vismaz kaut kāds 20-30 centimetrus, un tad sanāk, kad pilēs lejā, nešlikstīsies uz sētas nekas, un tā arī paliks akmentiņos. Tā pret zemi viss sitās, un zeme, redziet, šļaksta virsū. Bet tā, nu, viss turās, jā, viss tā kā noaudzis, nekas vispār nebija aiztikts. Ārā laiks jau vairs nav vasarīgs, tāpēc mēs īpaši netusējam dārziņā, un arī, protams, nav ko šeit vairs darīt. Vismaz pagaidām. Mans koka šits te turās, bet redziet, man liekas, lietus bija šito visu noskalojis nost. Interesanti, vai kāds būtu noberžis, vai tiešām ir noplīsis uz krāsas, nevar saprast. Bet reāli te nav, te, vot redziet, it kā kāds būtu staigājis, vai varbūt kaķi asina nagus, nezinu. Bet ne, nu tā kopumā jau turās. Kaut kā tā, bet īpaši mājās te nav ko darīt, ja es jums godīgi pateikšu. Tāds vienkārši vēl augsts, lietains lielāko daļu. Tāpēc šī māja tiešām atšķirās no iepriekšējās, jo iepriekšējā māja bija pavisam drausmas. Te jau no paša sākuma viss tā kopumā, viss bija kārtībā. Es vienkārši pārkrāsoju sienas un kaut kādas tur mēbeles bijām nopirkuši, bet tā kopumā jau viss bija kārtībā. Nav ko sūdzēties. Kaut kā tā. Jo, kapper.